Ja godīgi aizmirsu, kurā valstī ir šis komandējums. Te viena plāksnīte 22,5 tūkstoši eiro sanāk. Nākamais jautājums pieteicies Brēmaņa kungs. Jā, labdien, uz kuru valsti tas komandējums 12 cilvēku sastāvā paredzēts? Ja godīgi aizmirsu, kurā valstī ir šis komandējums, jo ar to nodarbojas mana kolēģis, protams, pati neplānoja šo braucienu, līdz ar to šīs ziņas. Bet jūs teicāt, jūs izvērtējāt liederīgumu un secinājāt, ka vajag tur braukt, bet tagad pat nezināt, uz kuru valstu vispār. Ja jums interesē, arī šim mēs varam nosūtīt precizējumus, bet tas nav šīs dienas jautājums. Labi, 7. punkts, 2 plākšņu uzstādīšana 45,000 eiro, tātad viena normāla jau tāda dzīvokļa vai 2 bišķi sliktāka dzīvokļa vērtībā. Cik liels tās plāksnes ir? Kas ir? Aptuveni raksturojiet. Jā, 22,5 tūkstoši uzstādīt vienu piemiņas plāksni. Uz kā viņi tiks uzstādīti? Uz ēkas? Jā. Un kādi ir šie sagatavojušie darbi un pati plāksne 22,000? Te nākamajā jautājumā būs, kur novērtējums privātpersona, ka uzstādījusi statuju par 14,000, tik bronzas statuja 2-metrīga liela, ja, ar granīta pamatu. Tad te viena plāksnīte 22,5 tūkstoši eiro sanāk. Kas tas īsti ir? Paraksturojiet, lūdzu. Šis visticamāk ir jautājums, ko vajadzētu diskutēt budžeta ietvaros, ja jūs to apšaubiet. Pašlaik mēs runājam par to, kad mēs veiksim kurus darbus. Mēs tiešām varam nosūtīt jums šīs tāmas, ja jūs par to šaubaties, nosūtīt mākslinieku vārdus, ka šīs tāmas veids, nosūtīt izmērus plāksnēm, bet šodien šis nav jautājums. Jā, es vēlos lai man atsūta šo te. Kurš man atsūtīs? Varbūt jūs varētu apkopot visus savus pieprasījumus, un mēs jums uz viņiem atbildēsim oficiālā vēstulē. Nē, man tikai šis pieprasījums, man nav citu pieprasījumu. Es tagad apkopoju, es vēlos saņemt tāmi šīm 2 plāksnēm, un arī vēl klāt e-pastā varat pierakstīt valsti, uz kurien notiks pieredzes apmaiņas brauciens. Stepaņenko kundze, jums katram bija savs jautājums. Pie pašreizējā brīža situācijas katrs no jums ir pieprasījis kaut ko, kas jānosūta. Tad es atkārtošu vēlreiz, ko tikko teica Strautiņas kundze. Lūdzu, apkopojiet informāciju, kas jums interesē, nosūtot oficiāli Agnesei uz e-pastu, un viņi jums oficiāli atbildēs. Labi, izdarīsim tā.